Es priekš sociāliem tīkliem esmu izveidojis jau apmēram 1000 video par dažādām tēmām. Te ir 5 lietas, ko es iemācījos, kuras ir jāzina, ja gribi sasniegt lielu auditoriju. Ja tavam video ir maz skatījumu, tas nozīmē, ka tam ir slikts āķis. Piedomā pie pirmajām 3 sekundēm. Tev ir jānoķer cilvēku uzmanība vai nu ar kaut ko aktuālu, emocionālu vai interesantu kaut ko tādu, ko cilvēks nav redzējis. Ja video ir maz patīk, jeb laika atzīmes, tas nozīmē, ka cilvēkam neveidojas kontakts ar tavu video. Cilvēks liek patīk tad, ja viņš jūt vai nu, ka viņš kaut ko ir ieguvis, vai arī viņam ir patīkama reakcija uz to, ko viņš ieraudzīja. Tavs darbs ir izraisīt labākas sajūtas un uztver par vērtību. Ja video ir maz komentāru, tas nozīmē, ka tas nav domas raisošs un cilvēkiem neparādās vēlme pastāstīt par savu pieredzi. Tev jāatrod tēmas, kur katrs gribēs izteikties, katram būs savs viedoklis. Tas var būt strīdīgas tēmas, bet svarīgi ir, ka cilvēks jutīsies labi, ka viņš varēs citiem par to pastāstīt, kā viņš pats par to domā. Ja video ir maz saglabāšanas reizes, tas nozīmē, ka cilvēki neredz jēgu šo video skatīties atkārtoti. Tev vajag ielikt iekšā kādu vērtību, kas cilvēkam būs noderīga nākotnē. Labs formāts priekš tam ir sarakstu video. Kā šis? Ja ar tavu video maz dalās, tas nozīmē, ka cilvēks šajā video neredz pats sevi. Ir tikai 3 iemesli, kāpēc cilvēks dalās ar video. Numur 1, ja šis video izpauž kaut ko, ko cilvēks pats gribētu pateikt, bet nespēja tik labi noformulēt. Numur 2, ja šis video cilvēkam ir palīdzējis un viņš tādā veidā grib palīdzēt arī citam. Un numur 3, ja šis video radīja labas sajūtas, piemēram, smieklīgs, un cilvēks grib tādā veidā arī šīs sajūtas radīt otrā cilvēkā. Dalīšanās ir patīkams process, jo, ja tu kādam spēj parādīt kaut ko vērtīgu, ko viņš novērtē, tas paceļ tavu vērtību. Tāpēc veido tādas video, kas paceļ cilvēku vērtību, kuri ar to dalās. Un, protams, saka cilvēkam paldies un aicina uz darbību. Paldies, ka noskaties šo video līdz galam. Priecāšos, ja šo video saglabās, tas noteikti tev noderēs.